Nu, sveiks, tātad Čau, čau. Rolanda. Čau. Tu esi visu šitā pasākuma tā kā aizsācējs, ja? Un es abrīnoju tevi tāpēc, ka es zinu stabili, ka es nevarētu šitādu noorganizēt. Pat ja man būtu neierobežota enerģija, tomēr tas ir milzīgs darbs. Un man liekas, ka tu jau gatavojies šeit kaut kādas 3 nedēļas vai pat vairāk iepriekš. Ja? Varbūt pastāsti, no kurienes vispār radās tā ideja par festivāls cilvēkiem. Es tev uzreiz pateikšu, ka es tev pilnībā piekrītu. Viens pats to nevar izdarīt. Tas ir nereāls process. To es izdarīju nevis viens, bet tā ir komanda, kas to izdarīja. Mums komanda bija cilvēki, kas bija domu biedri, kuriem šī ideja uzrunāja. Mēs jau ilgāku laiku esam kopā, mācāmies tur skolā, ejam, runājam, diskutējam, spriežam, dzīvojam jau kopīgi tādu kā draugu dzīvesveidu, ja, un tāds kā kopienas dzīvesveids varētu pat uzskatīt, ja, un rezultātā mēs nonācām pie tāda secinājuma par to, ka... Vērš mikrofonā. Jā. Tā, pagaidi. Man slāpētājs nav kaut kur. Nu labi, nu kā būs. Kas būs labi. Un rezultātā mēs nonācām pie tā secinājuma, kad ir jāuztais savs kaut kas. Sākotnēji bija doma, vai ar kādiem tur apvienosimies, bet sapratām, nu katrs jau vēl to deķītu savu pusi. Un man 2 gadu atpakaļ atnāca doma, ka ir jāuztais viens kopīgais vienotais pasākums, kur visi, kas veido festivālus, jā, visu vasaru varbūt katram savs festivāls, bet uztaisīt beigās vienu veselu festivālu, vienot, kur visi festivāli apvienojas vienā. Man tur ir sava ideja, bija apakšā tas koncepts, kādā veidā tas viss notiekās un priekš kam vispār tas ir vajadzīgs. Tas tāds kā cilvēks apvienošana, un šī ideja iepatikās pārējiem dalībniekiem arī, kas mums komandā ir, un ja nebūtu komandas, protams, neko no šitā netaisīt. Tas ir tikai pateicoties komandai, ka mēs bijām saliedēti ap vienu ideju, ap kopīgu mērķi, ap redzējumu, ka tas ir labi un to vajag darīt. Jo, ja mēs to nedaram, pagaidām neviens cits to nav darījis tieši šādu formātu, kā mēs. Nu, tu saki komanda, jā? Nu, tas komanda, viņi veidojās laika gaitā, jā? Saki, kāds bija komandas veidošanās kaut kāds iemesls vai sākums visam vispār? Komandas veidošanās iemesls sākums ir tas, ka cilvēki saskarās dzīvē ar grūtībām un viņi nesaprot, kā atrisināt viņus. Tad viņi kaut kādā veidā mani sastop, kur es skaidroju kaut kādas dzīves pamatnostādnes, un balstoties šīm pamatnostādnēm, viņi saprot, ka tas palīdz un risinās. Nu, un tad pakāpeniski viņš saprot, ka tā sistēma, kā mums ir jādzīvo, cilvēku sistēma, cilvēcības sistēma, viņa nav tāda, kas šodien ir populāra. Viņa ir pilnīgi pretēji, daudz lietas jādara tam, kā mēs esam raduši darīt, kā mums māca skolā, ģimenēs, bērnu dārzā, sociumā, pa televizoru. Lielākoties mums ir jādzīvo pilnīgi pretējā virzienā. Tas nav populāri, tas ir grūti, tas ir šķēršļu pārvarēšana dzīvē, bet tādā veidā tu audz un paliec stiprāks. Jo, kā mēs te vakar pirtī runājām ar dažiem dalībniekiem, saka, ka tas tak ir grūti uzņemties atbildību par saviem bērniem. Labāk ir skola, kur ir skolotājs, ārsti, kas viņus ārstē. Tā, un cilvēki, tie, ar ko mēs kopā sadarbojamies šobrīd šī komandā, viņi sāk to saprast, aptvert, un viņi saprot, cik tāls ceļš vēl ir ejams, lai vispār sāktu dzīvot cilvēcīgu dzīvesveidu. Jo mēs esam ļoti prom jau no tā. Jā, saki, kā tu vispār nonāci līdz tam? Es saprotu, ka kaut kāds 15 gadus atpakaļ tu aizbrauc kaut kur ārpus Latvijas, un tad tu atbrauc atpakaļ jau apgaismots. Kas notika? Negluži tā. 15 gadu atpakaļ es diezgan daudz braukāju. Man bija laiks, kad mācīties, studēt lietas, tēmas visāds. Man sanāca tā, ka man darba jautājumos bija diezgan daudz ceļojumu. Un es izmantoju laiku dažādas informācijas, zināšanu apgūšanai, un paralēli tam es braucu arī pie dažādiem meistariem, kā šodien modē teikts, vai zināšanu glabātājiem, kuri to visu kaut kādus, teiksim, tādus gabalus ir apkopojuši. Viens tur ļoti labi zina tur par vienu tradīciju, kaut kādus par konkrētām aktivitātēm un praksēm un lietiņām. Cits zina kaut kādu citu dzīves filozofiju, nākamais citu. Tas, ko es izdarīju, vienkārši apkopoju no viena meistara, no otra, no trešā, no ceturtā, no piektā un izvilku to esenci, ko es redzu, kas ir nepieciešams mūsdienu sabiedrībai, lai mēs spētu atgriezties pie cilvēcīga dzīvesveida. Jo bez tām visām mazajām niansēm, par kurām es stāstu gan mācībās, gan arī šeit festivālā mēs runājam, ja, tu nevari būt par cilvēku. Cilvēks sākas no katras īkuma, no katras kvalitātes, ko tu sevi esi vai neesi izkopis dzīves laikā. Un tas ir tas svarīgais moments.
ikdienā atcerēties un ievērot būt cilvēcīgam. Ja? Kā mēs sakām, cilvēks sāks no tā, ka tu apzinies sev kā vīrietis un sievieti, jo nav citu cilvēku kā tikai vīrietis vai sieviete. Nav. Daba neparedz to. Mūsu realitātē nav tāda cilvēks, kas tur dzīvo varbūt ilūzijās, kaut kādās šizofrēnijās, ja? Tad viņam varbūt liekas, nu es tur varu būt ziemeļbriedis varbūt šodien, es neesmu vīrietis. Ja? Nu, nav, viņu daba noliks vietā, viņš vai nomirs, vai ātrāk saslims ar kaut ko, vai vēl kaut kas, viņš tēlos ziemeļbriedi, ja? Vai viņam kaut kāds zarnas izkritīs, vai vēl kaut kas notiks. Ja? Es par tādiem terminiem, bet tā tas notiek. Cilvēki dzīvo ilūzijās un pēc tam gaužās par to, ka viņam viss ir slikti. Tāpēc, ka tu neesi cilvēks, cilvēkam ir labi tikai. Ja tu neesi vēl ticis līdz cilvēka apziņas līmenim, tad tev, protams, ka būs slikti. Tu kaitēsi sev un citiem ar savu dzīvi, uzvedību un visu pārējo. Būtībā iet runa par cilvēka lielo burtu. Tas ir tas, ko es arī runāju. Protams. Es to saucu vienkārši par apziņas stāvokli vai statusu precīzāk. Ja būt par cilvēku, tas ir apziņas status, ka tu esi sasniedzis konkrētu līmeni savā uztverē un domāšanā un komunikācijā un darbībā pats galvenais. Ja, ka tu darbojies, dari lietas tā, lai tas nestu labumu. Un pats primārais, kā es saku, cilvēks sākas tad, kad viņš pārstāja sev kaitēt un citiem. Kas ir kaitīgi šodien, daudzi nezina. Tāpēc, ka dzīvo pretdabisku dzīvesveidu. Un tāpēc es saku, daba ir tas, kas mums rāda priekšā, kā ir pareizi un veselīgi dzīvot cilvēkam. Sākam ar to, ka mēs atmetam pieņemtās visas normas, stereotipus, kaut kādas ētikas, morāls un vēl kaut ko, ja? Priekš sevis. Ja? Es nesaku, ka tur iet uz ielas nokārtoties Rīgas pilsētā. Ja? Nē, to nevajag darīt. Tas arī nav nevis ētiski, tas nav dabiski. Ja? Tāpēc, ka dabā nokārtosies visi kārtībā. Uz ielas, nē, nav kārtības arī. Vienkārši jāsaprot, ko tavs ķermenis prasa. Un jāsaprot, kā tavs ķermenis iederās vidē, kurā tu tur atrodies. Ja? Te jautājums, ja, vai tā ir kaut kāda sekta, nu, teiksim tā. Jā, tā ir cilvēku sekta. Visi, kas nav šī sektā, viņi nav cilvēki. Tie ir necilvēki, iedzīvotāji, nodokļu maksātāji, grāmatveži, tur vēl kaut kādas, viņi sev piedēvē titulus. Ja? Viņi nav cilvēki. Ja? Tā kā, ja tu gribi būt cilvēks, pievienojies sektā. Vienīgā sekta, ko es zinu, kur ir cilvēki šobrīd, vismaz tuvākajā apkārtnē. Jā, tu pats dzīvo laukos, un kur tu strādā, jo tas arī ir interesanti, kad kā var izdzīvot, piemēram, esot ārpus sistēmas un sistēmā vienlaicīgi. Bet tā, kad es dzīvoju gan laukos, gan pilsētā, es tā ceļoju, rotēju, man ir Pierīga un šeit Madonas novads. Ja. Strādāju, daudzus gadus esmu nostrādājis Kaut kur varbūt. Korporatīvajā vidē, kas man deva diezgan dziļu izpratni un skaidrību par to, kā reāli darbojas lietas sociumā, kā reāli sociums funkcionē. Tur traucē. Paiesim tālu. Korporatīvā vide iedod diezgan plašu tādu ieskatu par to, kā sociums darbojas. Ja? Jo viss tā necilvēcīgā vide, kurā visi šodien ir pieraduši dzīvot un uztver, ka tas tā ir normāli, nu visi tā dara, es ar tā daru, tas nāk tieši no šīs korporatīvās vides formāta. Es tur diezgan labi, tur pa visādiem labiem augstiem pozīcijām esmu izdzīvojies, jā, daudz vadītājus. Es, teiksim, tā biju tas, kas vadītājus lika pie vietas dažādās instancēs, jā, tur, piemēram, tādā Kronuspanā iekšējā audita vadītājs, es biju nostrādāju kaut kādu laiciņu. Kronuspanā pa apsargu strādāju. Skaidrs, mēs kolēģi, principā, gandrīz, tas tikai tagad atklājās. Un, tā kā tādā veidā, un rezultātā es nonācu pie secinājuma, ka tā ir superīga vide, lai tu saprastu, kā nevajag dzīvot, bet kā dzīvo visi un uz ko visi šodien tiecās, tāpēc, ka tur ir nauda, tur ir drošība un bezatbildība maksimāli. Ja? Tev vide, kas nodrošina maksimālu bezatbildību, tev padara par necilvēcīgu būtni. Un tanī brīdī, kad tu sāks uzņemties vairāk atbildību par savu dzīvi, es domāju, ka visi klausītāji domā, ka viņi uzņemās atbildību par savu dzīvi. Es uzreiz pateikšu, labākajā gadījumā tas ir 5% no tā, ko tu dari dzīvē, nes atbildību. Labāk tas ir jau, tu esi super cilvēks gandrīz. Mēs neatbildam par sevi, mēs nesaprotam, kā mūsu ķermenis darbojas, kā tu vari par sevi atbildēt, ja tu nepārvaldi savu ķermeni. Tu nezini, vai tu rīt būsi vesels vai slims. Tas nozīmē, ka tu nepārvaldi sevi, tu nevari uzņemties atbildību pat
Kas notiek tajā ķermenim, kaka izkritīs vai neizkritīs šodien biksēs. Tas ir zīdaiņa līmenis apmēram. Mm. Un tā dzīvo sabiedrība šodien. Nu, saki, teiksim, kā tu skaties uz veselīgu dzīvesveidu? Piemēram, teiksim, parasti cilvēki, nu, viņi lieto uzturā dažādas vielas, tur gaļu ēd, piemēram, alkoholu dzer un tam līdzīgi. Ja? Kā tu uz to visu skaties? Varbūt tur ir dažādi attaisnojumi tam visam. Ja? Mērena alkohola lietošana, mērena gaļas lietošana, ja? Tas viss ir tur veselīgi un vēl nezinu kā, ja ar 10 dažādi redzes leņķi, kā uz to var paskatīties. Kā tu skaties, kas ir vispār veselīgs dzīvesveids? Jā, nu, man arī, teiksim, bērns, kad grib saldumu, viņš meklē visādas attaisnojumus, kāpēc vajag to konču apēst. Un es tikai vienu un bišķiņu, un es palaizīšu tikai viņu jau, bet tas jau nav nekas. Pēc būtības tas ir apziņas attīstības līmenis, norāda to. Ideālais variants cilvēka organisms ir paredzēts vispār nelietot uzturu. Tikai šodien zinātne, protams, ar to strīdēsies, bet viņi jau nonāk pie šī te momenta, kad izrādās ir mitohondrija organismā, kuriem nevajag uzturu, kuriem vajag gaismu, kuriem vajag konkrētu frekvenci, lai iedarbojas uz ķermeni, un frekvenci ģenerē elektrību, kas dod mums visu enerģiju, lai organisms darbotos. Jo tur ir iekšā, nu, jau ir specifiski, tie, kas grib papētīt bišķiņ šo te tēmu, jūs paši atradīsiet jau zinātniski pierādīts, ka cilvēks dzīvot var uz gaismu tikai. Reāli organismā ir mehānismi, kas ļauj tev pārtikt no gaismas. Tad kāpēc tu bāz sevi iekšā? Un tad, kad viņi atbildēs, ka gaļa ir veselīga un vajadzīga, vai alkohols ir vajadzīgs, vai vēl kaut kas, uz to jautājumu, kā tas sienas kopā ar to, kad ir organisms paredzēts, ka viņš var pārtikt tikai no gaismas, ja, nu, tad tur arī būs atbildība. Tātad tas ir mans apziņas līmenis, kurā es uztveru šodien sevi un savu pasauli. Ja es uztveru sevi kā šo gaļas blāķi ar kauliem, nu, tad man viņā jāsabāž viss kaut kas, lai tajā maisā vairāk gaļas ir iekšā. Nu, un visādus tur interesantus garšīgumus jāsamet, tur šmīga jāiemet, vēl kaut kas, jā, tur jāpiedūmo sev iekšā, lai, tajā ķermenī var visu iebāzt, man ir tik daudz caurumu un visu kaut ko viņos var sastūķēt iekšā. Ja, un cilvēkam liekas, jo vairāk sastūķēts, jo es labāk dzīvoju. Ne, tad tā problēma. Cilvēks tā kā tāds spainis, kas grib izplesties vēl un bāž tik sevi visu iekšā. Nu, ir tāds viedoklis, ka, ja tu resnāks esi, jo tu esi veselīgāks, jā, jo tev tad resursi ir lielāks. Jā, tā ir liela kļūda, jo resnums veidojas no toksīniem. Ja tu resnāks esi, jo tev īsāks mūžs paliek. Tas nozīmē, ka tu šai dabai neesi vajadzīgs, un tavs ķermenis, kas ir dabas dots, viņš sāk pašlikvidēties, viņš uzpūšās un sāk pūt no iekšpuses. Tā kā, nu, tā tas darbojas. Cilvēkam ir vajadzīgs tik daudz, lai viņš var veikt fizisku aktivitāti dzīvē, un tava fiziskā aktivitāte ir atkarīga no tava apziņas līmeņa, kas tev ir jādara un priekš kam tu kaut ko dari dzīvē vispār. Es uzskatu, ka cilvēki ir priekš tam, lai kalpotu citiem cilvēkiem. Un mēs viens otram kalpojam. Tu kalpo man, es tev kalpoju. Mēs viens otram palīdzam, atbalstam un viens otru radoši pilnveidojam. Jā, mēs paši pilnveidojamies caur miedarbību šādu te radošu. Un kāda ir tava attieksme pret reliģiju? Jo arī reliģijas kopienās arī ir līdzīgi kaut ko runā, teiksim, dažādās, jā. Vienalga. Ir cilvēkiem, kam vajadzīgi gani, viņi vēl apziņa nav nobriedusi, viņi staigā par reliģijām. Cilvēks, kas ir sapratis savu atbildības līmeni un cenšas viņu pakāpeniski palielināt, viņam atbildība aug un viņam reliģija pakāpeniski vairs nav vajadzīga. Viss ir reliģija. Skatīties televizoru ir reliģija, iet ēst arī ir reliģija, ēšanas kults, tā ir reliģija. Mēs visi ēdam, mēs visi esam reliģiozi cilvēki. Iet uz baznīcu ticēt, ka tur ir kaut kas, kas tev izglābs, jā, arī ir reliģija. Iet uz mošeju, uz sinagogu, uz vienalga, kurien tu iesi, uz stupu kaut vai cerībā, ka tuliņ tev atnāks tur apskaidrība, ne no kurienes neko nedarot. Tas tā nenotiek. Tev ir jādara. Tāpēc tu esi fiziskā ķermenī, lai tu darītu. Ja tev nebūtu nekas jādara šī dzīvē, tikai tupa tur jāmeditē uz kaut ko un jācer, ka viss tuliņ notiks pats no sevis, tad tev nebūtu ķermenis, tu vienkārši būtu kaut kāds domas grauds vienkārši, kas plazma gaisā, kas levitē kaut kur, jā. Un tikai apstrādā informāciju, jā, tādā veidā. Tas tā nedarbojas. Mums ir iedots fiziskais ķermenis, lai mēs iemācamies kļūt par tiem radītājiem, par to radošo spēku un potenciālu sevī, ko mēs varam attīstīt. Attīstās tas tikai pateicoties mūsu atbildības spēju. Ja tu nenes atbildību par savu dzīvi, kur nu vēl par kaut kādu valsti, politiku, vēl kaut ko, ja? Nu, tad tu neesi vēl radošs cilvēks. Faktiski cilvēks, kurš nespēja sakārtot savu
fizisko, mentālo, garīgo plānu savā ikdienas dzīvē, viņš arī būtībā pēc būtības viņš nevar vadīt valsti. Viņš nevar vadīt, viņš var parazitēt tikai. Cilvēks, kas neatbild ne par ko, viņš ir parazīts. Ja? Viņš atbild par savu labsajūtas apmierināšanu, par savu gandarījumu gūšanu, par tādām lietām. Ne par ko vairāk. Nu, tas ir kam tas ir vajadzīgs. Man interesē, ka tev ir laba sajūta. Man neinteresē. Man interesē, lai labi ir man un citiem. Bet ja man interesē, lai labi ir tikai man, tad es esmu parazīts. Ja man pofīgi, kas ir ar citiem. Skaidrs, es tev vairs neaizkavēšu. Pēdējais skatus, Pēdējais jautājums. Tad šodien vēl ir festivāla diena, rītdiena, Kalna Matiņi, Madonas rajons. Ja kāds grib atbraukt, atbrauciet. Zelzovas pagasts, jā. Un man ir tāda cerība, ka arī tagad nākošu gadu un aiznākošu gadu un katru gadu šāds festivāls norisināsies. Un es arī personīgi pats jau redzu savu formātu jau nākošā reizē daudz skaidrāk. Šajā reizē es nepieteicu sev tur tā īpaši, jā, jo es nezināju. Jo nebija skaidrs. Nebija skaidrs, jā. Un tagad jau ir skaidrs un man paldies tev par to, kas jau ir bijis šeit, par tām aktivitātēm visām, jā, tā kad. Tev var paldies, ka tu to visu publicē tagad, jo pašam man nav laika, tieši tas ir, ko es runāju, tā ir komanda. Komandas darbs. Es varu izdarīt to, ko es daru vislabāk, es varu padalīties ar zināšanām, informāciju, ko es esmu sapratis un kā darbojas lietas. Bet es nevaru vēl paralēli daloties ar informāciju, sevi filmēt un spēlēt uz publiku, kas atrodas tur otrā ekrāna galā. Jā. Es vispār nevaru saprast, kā tu vari dabūt kopā tādā mierā visu šito te, kas te ir tapis jau dažu dienu, dažu nedēļu laikā. Jā, un plus vēl rūpēties par kaut kādu garīgo saturu tajā visā, tā, ka cepur nost. Paldies tev. Uz tikšanās. Jā.